Sveicināti podkāstā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andru Veselovski meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi. Sveiks, Andri! Sveiki, skatītāji! Jā, sveiki, skatītāji un klausītāji! Un šodien mēs runāsim par intensīvām emocijām, par to, ko tās mums nodara, vai tās ir vajadzīgas, labas vai sliktas, un tas, kas varbūt daļai skatītāji, klausītāji varētu šis neprast, mēs runāsim arī par labajām emocijām un par labo intensīvo emociju ietekmi uz mūsu veselību, labbūtību un tā tālāk, jo, cik Andris man iepriekš ir sacījis, tas nevienmēr ir tik labi. Arī prieks vai laime un izrādās ne tikai dusmas un stress mūs paralizē un izsmeļ, bet arī tiešām pozitīvas emocijas, ja tās ir pārāk intensīvas. Nu, tad varbūt sāksim ar to, kas var notikt, ja emocijas ir pārāk intensīvas, jo, piemēram, es domāju, man arī reizēm ir grūti saprast, kā var būt pārāk daudz prieka, laimes un mīlestības. Jā, es varbūt ieskicēšu vispirms to ideju, ka emocijām ir signāla funkcija un visoptimālāk mēs funkcionējam, dzīvojam, esam tā mierīgi, laimīgi, ja tās emocijas ir tādā nelielā, mierīgā līmenī. Un emocijām ir tendence lekt uz augšu pozitīvajām uz eiforiju un negatīvajām uz drāmu. Kāpēc ir slikti, ja ir par daudz emociju? Es domāju, no dažādiem aspektiem to var apskatīt. Kaut vai no enerģijas aspekta. Piemēram, cilvēks fantazē rīt tieši uz balli, cik būs forši, cik būs forši, cik būs forši. No tā pāruzbudinājuma eiforijas nevar aizmigt. Tad, kad jāiet uz balli, jau ir noguris, sašļucis, nav enerģijas. Tāpat emocijas normālā līmenī viņas rāda patīk, nepatīk, labi, slikti, dusmojos, kaunos, bet ja viņas ir pārspīlētas, piemēram, meitene iepazīstas ar puisi un ļoti patīk, kā viņš izskatās, kā viņš smaržo un par to visu laiku domā, ir tādā eiforijā, iemīlēšanās, bet neredz, ka puisis, piemēram, ir izmantotājs vai ka viņš ir atkarīgs no alkohola. Tātad, ja emocijas pieaug, tad mēs aizējam prom no realitātes, neredzam vairs realitāti, kas notiek. Un līdz ar to visādas problēmas. Jā, bet mēs runājam par to, ka visos gadījumos tā ir, vai tas ir slikti tikai tad, ja mums ir šī tendence un tas notiek ilgstoši. Piemēram, minēja par balli. Ja? Varbūt cilvēks gatavojas tā ballē, ir patīkami satraukts. Tajā brīdī nav emociju pārslodzes vai kā, bet tā balle ir vienkārši tik laba. Cilvēks tur tik laimīgs atnāk mājās, tur nevar aizmigt, tur guļ un skatās griestos un priecājas par to, cik ir bijis labi. Nākamajā dienā viņš nav izgulējies, bet tas prieks un tā labā sajūta, ka viņam palīdz nākamo dienu izturēt, un pēc tam tās emocijas jau kļūst tādas maigākas, lēnākas un tādas, bet vienalga tā sajūta ir tā ļoti laba. Tādā gadījumā tur tā hiperlaime, hiperprieks, vai arī tādos gadījumos viņi var būt. Tad kritērijs, ka ir labi būtu, ka to balli var atcerēties pēc tam ilgi vai visu dzīvi, un no tā kā nedaudz piebaroties, ka ir forši, ka daudz kas labs ir bijis, tā skaitā tā balle, un ka tas ir prātā, kā tādi plusiņi, siltumiņi, kaut kas uzlādē baro. Ja tas ir hiperdaudz, tad prāts prasa, ka vajag vēl. Un, piemēram, cilvēks aiziet uz nākamo balli un nav vairs tik forši. Vai ir pirmā iemīlēšanās un pēc tam ir kritiens. Un tad šī emocionēšana notiek vai atceroties,
vai nu iedomājoties, kā vajadzētu būt tik daudz, bet ir tik. Ja? Un tā tad rodās problēmas no šīs iedomātās hiperlaimes, kurai tā kā vajadzētu būt. Ja? Un tad, kad ir reālais prieks, atkal reālā nākamā balle, tad nav pietiekami. Bet tad droši vien tā problēma nevis vienmēr, teiksim, jo, ja kaut kas rītīgi labs notiek, tad taču ir normāli, ka mums reizēm tās emocijas gan pozitīvās, gan negatīvās, tā kā līst pār malām. Droši vien, ka problēma ir tajā, ko mēs sagaidām un vai tas ir ilgstoši vai ne, jo minēja, piemēram, par to iemīlēšanos, var taču gadīties, ka tiešām varbūt ne pēc pirmā randiņa, bet ilgstoši, ka cilvēks tiešām jūtas ļoti laimīgs par savām attiecībām, tik laimīgs, ka kāzās tiešām no laimes rauda. Jo tā apziņa ir, protams, var gadīties, ka tur kaut ko nepaman vai kā, bet, kad, teiksim, reizes dzīvē tā ritīgi no laimes paraudāt, teiksim, kaut kādas mīlestības vai attiecību dēļ, varbūt vairāk nekā reizes dzīvē ir ļoti ok, bet, teiksim, ja nezinu, vai vienalga sieviete vai vīrietis par katru satikto cilvēku, ar ko aiziet uz randiņu vai iepazīstās, jau ir tur hiperemocijas un laima un prieks un ideja par to, kā mēs tagad dzīvosim laimīgi, mūžīgi mūžos, visu laiku esot tādā super pacēlumā, droši vien tur ir kaut kāda atšķirības starp šīm divām situācijām. Tātad pirmais gadījums jau laime ir precoties un pēc tam ir mierīgāk un cilvēks izbauda mazos priekus un mazās bēdas un izdzīvo, tad ir ok. Bet tas otrs variants, ko tu iesāki, ka katrs randiņš iet un ar tādu cerību, ka būs īstais, būs forši, būs labi. Un tad, ja nepiepildās, tad ir vilšanās. Jā, vai mēs zinām tās attiecības, ka ir super labi, tagad intervijā stāsta, tagad atradu īsto. Pēc gada redzam, nē, tas nebija īstais, tagad ir īstais. Jā. Tātad tās emocijas, hiperpozitīvā uztvere tajā gadījumā ir neatbilstīga realitātei, jo realitāte vēl nav izpētīta, kā ir dzīvot ar to cilvēku, kā kopā varēs risināt problēmas. Jā, es domāju, vai te nav kaut kāds paralēls ar to, ka daļa, teiksim, ilgojoties un cerot sajust šīs hiperemocijas, ka kādā veidā ir tās gaidas, ka cer dzīvot, gluži kā meksikāņu seriālā. Teiksim, ja būs mīlestība, viņa nebūs tāda mierīga un jauka, un ka mēs tā rītīgi laimīgi būsim kāzu dienā vai kaut kādā brīdī, kad, nezinu, tur nopērk māju vai ir kaut kāds kopīgs, nezinu, tur bērns piedzimst vai bērns tur skolu pabeidz un ir kaut kāds kopīgs tāds brīnišķīgs notikums, bet ka šķiet, ka tai pašai sajūtai ir jābūt tādai, ka tur, nezinu, otrs ir aizgājis tur, nezinu, uz 2 stundām uz veikalu, un jūs esat šķirt un šķiet, ak, šausmas, nē, es nevaru izturēt šīs 2 stundas. Šīs ir tās emocijas, kas nogurdina, vai ne? Ka tā... Jā, un kamēr tu stāstīji, tad man ienāca prātā tā doma, uz ko fokusēties, ka tā emocija nav pats svarīgākais, ja? un ka nevajadzētu viņu novērtēt, ka tas ir kritērijs. Ja? Skatīties visu, kas ir vēl. Ja tās ir attiecības, tad kāda ir sadarība vai ir, nezinu, labi kopā ceļot, ilgāk padzīvot, dažādus jautājumus risināt, bet nefokusēties uz to kaut kādu vienu emociju. Ja, un emocija var rādīt, tā kā pareizi, ka ir labi, bet viņa var uzeskalēties. Un te mums būtu jāmācās saprast, kad viņa sāk rādīt nepareizi. Ja, ka beigšu augstskolu, tagad pa augstskolas laikā ir slikti, grūti, bet tad būšu laimīgs. Ja, un cilvēks dzīvo tajā fantāzijā un tajā labajā emocijā, tad būšu laimīgs. Bet tagad gan ir slikti. Te sanāk viena hiperemocija ir tā nākotnē fantāzija, otra, ka ir slikti tagad. Ja. Un tad ir šoks, kad beidz augstskolu, tā laime neiestājas, tur ir
turpinās kaut kāda parastā dzīve, ja, un cilvēks nemāk dzīvot te un tagad. Ja, tad atkal jābūt kaut kādai fantāzijai, kad tur, iemācīšos to un to, vai nopelnīšu tik un tik naudas, tad būs laime. Ja, būtībā tā stratēģija būtu visu laiku iet uz te un tagad, ja, un ka te un tagad būtu tāds mierīgs, labs siltumiņš, ja, ka kopumā ir ok. Ja, protams, var būt kritieni, ja, bet atkal mēģinam nekrist dziļi, ja, un nelikt pārāk augsti. Bet tā problēma ar to pārāk augsto ir tieši ir divas lietas, ko minēja. Ja ir tā enerģijas izsīkums gan no pozitīvām, gan no negatīvām, gan no saiknē ar realitāti. Ka tur tas ir. Pazūd, jā. Jā, bet mēs runājām par mīlestību, par prieku, ja tā, ka ir kaut kādas situācijas droši vien, kur tā kā tīri objektīvi ir normāli, ka tas prieks ir vai laime, vai kas ir, tā kā paaugstināti, un, teiksim, bet vienkārši mēs to negaidām katru dienu. Bet kā ir ar tām negatīvajām emocijām? Negribētu tikai par to, ka priecāties nevajag, ja? bet par to, kas ir tās negatīvās emocijas un kā tās izsūc cilvēkus? Es domāju, viegli būs saprotams, piemēram, ar vainas sajūtu. Ja, ka vecāks kaut ko nokļūdījās, piemēram, sakliedza uz bērnu. Ja, un tad atkal tā vainas sajūta, es slikts, viņa var pieaugt. Ja, visām emocijām ir tendence pieaugt. Un tad var domāt 10 reizes, cik es slikts, 100, 1000, ja, un tas pirmkārt izsūc. Ja, un cilvēks paliek aizvien nomāktāks, depresīvāks, viņš atkal neredz visu realitāti. Ja, ka tā bija tikai viena epizode, viena kļūda. Ja, un ka tā vainas sajūta, viņai būtu uzdevums pabrīdināt citreiz, savaldies, nekliedz uz bērnu. Izdaru secinājumu, mācos, eju tālāk, ja, vairs sevi nevainoju. Vai mēs varam ņemt dusmas. Ja, kaut kāda situācija, tur, man kāds pārmet, es pārmetu pretī, uzbruku, tas nobīstās, viss atrisināts. Ja, cilvēks iemācās visur dusmoties, eskalēt dusmas un nav bremžu. Ja, atkal pirmkārt notērē enerģiju, un otrkārt visu, ko salauž. Ja, salauž attiecības, sabojā. Bet bieži jau problēma jau nevienmēr ir tajā emociju izpaušanā, bet arī tas, kā mēs pārdzīvojam, piemēram, minēja dusmas. Es zinu, kā man pašai ir reizēm ar dusmām. Ja esmu uz kaut ko tādu riktīgi dusmīga, es ļoti bieži, tie cilvēki var arī nezināt, ka esmu dusmīga. Es, tā kā esmu, vai par kaut kādas situācijas mēdzu darīt tā, ka esmu intensīvi dusmīga, būt kaut kādas dienas. Tad es esmu totāli izsmelta, man vienkārši nav enerģijas nekam, un pēc tam, tajā atjaunošanas procesā es pati mēģinu saprast, par ko es esmu dusmīga un kādi ir tie iespējamie risinājumi. Tad es tikai tad, kad esmu bijusi izsmelta, tikai tad es reizēm. Tas, protams, no situācijas tuvākiem es teikšu uzreiz, es centīšos teikt, ka esmu dusmīga vai un par ko, bet tikai tad, kad es esmu bijusi izsmelta, es sāku meklēt risinājumus un teikt cilvēkiem, šis nav ok, tā nedari. Un tā, jo man, piemēram, es tos tiltus nenodedzinu, bet vienalga līdz tā izsmelšanas sajūtai es nokļūstu. Un droši vien ar citām emocijām arī. Pat ja cilvēks neizrāda, ja viņam šī emocija iekšē ir ļoti intensīva, tad droši vien attiecas gan uz pozitīvām, gan uz negatīvām, tas viņu var izdedzināt, vai ne? Jā, es domāju, ļoti labs piemērs. Tā tad intensīvi dusmīga un tad izsmelta. Ja, un te tad būtu jāmācās stop, ja, ko ar tām dusmām darīt. Ja, mēģinu, ja, vai varu kādam pateikt, ja, ka tas nav forši, ja, to mēģinam darīt savādāk, bet neļaut tām dusmām eskalēties, neļaut sevi izsmelt, dedzināt. Ja, un ja tu saki, tas ir diena vai divas, tad tavi panākumi būs to kaut pa stundiņai samazināt. Ja, bet labs piemērs, ka izsmeļ arī tāda eiforija, ja, vai tas ir kauns vai bailes,
Jā, jebkura tā hiperemocija, viņa izsmeļ. Jā, un laicīgi atpazīstu, jā, tātad esmu dusmīga, par ko, jā, ko ar to darīt, jā, un tad nededzinu sevi, netērēju enerģiju. Un šis ieteikums netērēt enerģiju, viņš arī maniem klientiem ļoti patīk, viņi uzreiz izmanto, jo tas ir egoistiski. Es negribu pazaudēt, es negribu patērēt enerģiju. Jā, jo, kad cilvēks ir tādās dusmās, viņam liekas, man taču ir taisnība, es domāju pareizi, un pasauli vajag uzlabot, un prātā tam sliktēm vajag sadot, jā, un tas taču ir labi, un man ir tiešām pamats dusmoties, un tā enerģija aiziet. Jā, un tad stop, jā, bet kāda jēga cepties, vārīties, sadegt, jā, ja tam nav efekta, tikai kaitējums sev. Un tas uz visām emocijām. Es vienkārši joprojām mēģinu atrast tos gadījumus, ka tas prieks, tāds tā kā tiešām īsts prieks ir slikts. Jā, es saprotu, jo tur ir tā ideja par to, teiksim, ka mums tā, vai tā pati iemīlēšanās. Es saprotu to ideju, ka ir, teiksim, tie, kas tiešām tā kā mīl un jūt kā meksikāņu seriālā. Ja? Tā ideja, ka tur tas vienkārši, ka tad nekas cits interesē tikai tas otrs cilvēks. Tur man ir tā kā viegli saprast, bet ar prieku, jo es pat esmu bijusi situācijās arī, ka esmu izsmēta pēc prieku, teiksim, pēc ārkārtīgi laba koncerta. Nezinu, kādai grupai, kas man patīk, un pēc tam es esmu gan fiziski noteikti izsmelta, ja es tur esmu 3 stundas lēkājusi un dziedājusi un ārdījusies, un arī emocionāli ir tā, ka tā ir tas piepildījums bijis, un tas ir tā kā beidzies, un ir tikai nedaudz žēl, bet tās emocijas ir tādas, labas, pat ja man ir tā, ka es atkrītu pēc tam mājās gultā, un tur, tā kā es minēju, teiksim, to piemēru kā par to balli, un pēc tam vēl diezgan ilgi atceros tās labās emocijas, un no tā uzlādējos, bet tā hiperemocija, tā nenormāla, tā labā sajūta man ir bijusi. Jā. Kritērijs būs ilgtermiņā. Kas ir ilgtermiņā? Jā, un ja pēc tā koncerta tev uz visu dzīvi ir atmiņas, ka bija forši, un tas silda, tad ir labi. Varbūt par prieku es tādu parastāku piemēru minēšu, kas arī varētu būt saprotams. Piemēram, dakteris ārstē cilvēkus, un sanāk baigi labi. Jā, un cilvēki pierakstās, un viņš strādā vairāk, un ir prieks un gandarījums, un laba sajūta. Un viņš ir tajā priekā, eiforijā, gandarījumā, un tad bāc, jā, viņš saslimst, vai viņš vairs nevar aiziet uz darbu, ir izdegšana. Jā, tātad tās labās sajūtas, tas eiforija, prieks, tāds uzbudinājums, kaut kāds hipergandarījums, viņš aizveda prom no realitātes, ka nav resursu, ka ķermenis ir izsīcis, ka cilvēks ir noguris. Jā, tā tad, un es domāju, šis ir ļoti bieži. Jā, tas droši vien es tagad arī, tā kā manu līdzīgas kaut kādas iezīmes, ko es pats esmu piedzīvojis ar darbu, kurš ļoti patīk. Piemēram, arī tagad man darbs ļoti patīk. Un es tagad, piemēram, dozēju to, cik daudz strādāt vai kaut ko, teiksim, tur brīvajā laikā nestrādāt. Un to es daru ļoti apzināti, jo, ja darbs tiešām patīk, un es to esmu novērojusi arī sev tuviniekos, ka ir šī tendence, tā kā aizrauties, jo tas taču ir tik forši, man tik ļoti patīk. Un ka cilvēkiem mudina atrast savu sapņu darbu, un lai darbs sagādā gandarījumu, tev gribas to darīt, bet arī tur ir jābūt droši vien uzmanīgiem, jo, ja rītīgi patīk, ir ļoti augsts izdegšanas risks. Jā, tas patīk, jā, viņš ir virs jau tās veselīgās robežas, un viņš apmiglo prātu, un patīk aizvien vairāk, jā, un tad kaut kas notiek, izdegšana vai cieša attiecības, jā, tur partneris saka, viss, man pietiek, jā, tu tikai tur darbā, viss, jā, vairs neturpinam attiecības, jā, tātad tas, ka patīk, ka ir šī patīkamā emocija, nav kritērijs tālākai rīcībai. Jā, tālāku rīcību jābalsta uz kaut kādu racionālu analīzi, kas notiek manā dzīvē.
Ja, un sanāk, ka šī patikšanas emocija nav ceļa rādītājs. Ja, tāpat kā depresijā nav ceļa rādītājs, piemēram, bezcerības sajūta, ka manai dzīvei nav jēgas, jo šobrīd es jūtos bezcerīgi, man nav spēka, tā tad jāiet darīt pašnāvību. Ja. Nu, tā nav. Ja. Depresija pāriet, atlec un jāmācās saprast, ja, kuras emocijas ir ceļa rādītājs un kur jau ir tās pārmērīgās emocijas. Jā, un vai ir kaut kā, tas man būtu skaidrs, bet es gribēju saprast, jo es gatavoties sarunai lasīju par to, ka ir cilvēki, kuri ir jutīgāki un emocionālāki noteikti. Jā. Vai ir kaut kādas cilvēku grupas, kas ir vairāk pakļautas tādām hiperemocijām? Jā, šī emocionalitāte, viņa pirmkārt ir bioloģiski noteikta. Jā, tas prieks vai kauns vai bailes vienam ģenerēsies 3 vienības, citam 30. Jā, un tad tiem, kuriem ir daudz vairāk šo emociju, viņiem jāmācās nomierināties, dozēt un arī ņemt vērā, ka viņi ir savādāki, hiperjutīgi. Jā, un es domāju, ir arī cilvēki, kuriem ir diezgan grūti sajust emocijas. Jā, viņi tad meklē kaut kādus ekstremālos sportus, jā, kaut kādus piedzīvojumus, superslodzes. Un, tas būtu jāņem vērā un jāsaprot, jā, kas ar mani notiek, jā, ko šī pārmērīga emocija rāda, vai pēc viņas vadīties vai nē. Bet kā saprast, ka cilvēks ir pakļauts lielākam tam emociju riskam, vai ir kaut kādas hiperemociju riskam, vai ir kaut kādas pazīmes, pēc kā, piemēram, es varu pateikt, man jābūt bišķi uzmanīgai tomēr? Jā, piemēram, sadegšana būs ātrāk, jā, no dusmām vai no prieka vai no jebkā cilvēks ātrāk sagurs, jā, tad viņam jāmācās tā kā neļaut tām emocijām eskalēties. Jā, varbūt arī kādreiz izvairīties no liekiem kairinātājiem. Jā, tā kā bija Covidā, piemēram, es ieteicu cilvēkiem retāk skatīties ziņas, jā, piemēram, reizi dienā, un varbūt tam hiperjutīgam, kuram tur uzsit bailes, tad reizi nedēļā. Jā, un citam varbūt nekas. Jā, viņš tur ik pēc stundiņai paskatās, un viņam tas netraucē. Jā, tātad tas neuzsit to hiperemociju. Bet mēs jau bieži varbūt arī neatpazīstam to, jo ir, piemēram, cilvēki, kas labi pārvalda savas emocijas, vismaz ārēji, un reizēm jau viņi tik labi pārvalda, ka viņi paši vairs nesaprot, kā viņi jūtās, jo viņi ir iemācījušies tādā veidā. Es domāju, vai ir kaut kādas pazīmes, ja, ir jāatskatās, bērnībā, kāda mēs esam bijuši, vai uz kaut kādām, vai mēs tikai koncentrējamies uz savām sajūtām, vai ir kaut kādas citas lietas, piemēram, tiešām, minēt, ekstrēms sporta veids, labi, bet man šeit kā arī emocionāliem patīk tur ekstrēmas lietas, bet vai ir kaut kādas pazīmes, vai ko šie cilvēki parasti dara? Kā var noteikt? Jā, kas notiek cilvēka dzīvē, jā, tas ir kritērijs, kā viņam iet. Vai darbā veicās un cilvēks ir apmierināts, vai attiecībās ir labi, vai ar draugiem ir labi, jā, vai hobijos apmierināts, pašam labi un apkārtējiem. Jā, es domāju, mums visu laiku jāvēro, kas ar mums notiek. Piemēram, sāku biežāk slimot. Jā, varbūt tiešām pārāk priecājos par darbu, jā, un tāpēc. Jā, sekot dažādiem rādītājiem. Jā, bet tā pati emocija, viņa var mūs, visu laiku mēs varam kļūdīties. Piemēram, kādam par daudz vainas sajūtas, jā, sāk sevi vainot, graust, neesmu labs vecāks, neesmu labs ārsts vai neesmu labs žurnālists. Jā, tad ir parunājumi ar citiem, ar draugiem, kā izskatās, vai daru labi. Jā, un tā, piemēram, konstatējam, ka jāsamazina šo vainas sajūtu.
Jā, citur paliekam tādi varbūt iedomīgi, augstprātīgi, tad kādam nepatīk, kāds mums pasaka, tātad jāpakoriģē, pārāk daudz iedomājos, pārāk tā kā sapriecājos, ka es visgudrākais, vislabākais, sāku, uzbrukt kolēģiem. Vēl kad cilvēks ir tajā priecīgajā stāvoklī, ir interesanti, ka viņš var arī, jo tas priecīgais ir vairāk, jo viņš var būt agresīvāks pret citiem. Ko tu tagad man lien, es te strādāju, man viss ir kārtībā, ko tu mani apskaudi, ja tu saki, ka man mazāk jāstrādā, vai arī es zinu pareizi, tu muļķis, tad šis kropļojums, kad viena emocija eskalējas, viņš izraisa disbalansu visās emocijās. Bet tad, teiksim, tie hiperjutīgie cilvēki vai ir kaut kāds pazīmes. Es vienkārši gribu saprast, kāda ir, vai mēs bērnībā jau varam pateikt, ja tur bērns tur biežāk raud, vai ir, tā kā ritīgi tāds, tur hiperaktīvs, vai tur traks un skraida riņķi un uz laiku priecājas un tur ārdās. Teiksim, vai tādi bērni tad būtībā ir tādi jutīgāki, emocionāli. Es domāju, var kaut kāds pazīmes, kā var pateikt, ka cilvēkam ir noslīdis uz šīm hiperemocijām. Vai to mēs vienkārši pasakām, šis ir tāds emocionālāks, jo viņš tur, bieži raud? Jo var jau neizrādīt tie cilvēki. Piemēram, tur kaut kas notiek, viens bērns otram iesit, un tad otrs raud. Un var paraudāt minūti, var raudāt ilgāk, vai, ierauties. Tad mēs teiktu, ka viņš jutīgāk rēģē, viņš nevar to pārdzīvot, viņš netiek no tā ārā. Vai kāds bērns atnāk, piemēram, ciemos, un parasti mazi bērni sākumā viņi tā kā kaunās, tā kā kautrējās, un pēc tam viņi iejūtās un aiziet. Tad kāds var būt kautrīgāks, šī emocija stiprāka. Tad viņam jāpalīdz, jāņem vērā, ka viņš tā emocionālāk reaģē. Un tad tam jutīgajam būtu vairāk jādod atbalsts, bet savukārt ir kāds, kam saka nedari, viņš vienalga dara, tad viņu tā kā vairāk jāpiebremzē, jāliek robežas. Un ja mēs, piemēram, ņemam mobbingu, tad arī ņemam upuri un varmāku. Tātad viens bērns, viņš iekrīt bezpalīdzībā, tādā nevarībā, gaida glābēju un tur raud un cieš, un tās emocijas eskalēs. Otrs iekrīt kaut kādā, es esmu pareizais, es zinu labāk, tas tur ir muļķis, tāpēc viņš ir pelnījis, ka viņam kaut ko tādu pasaka, vai ka tas izturās, tāpēc viņš pelnījis sitienu, Tātad tādas agresīvās emocijas eskalējas. Bet tas, ko es gribēju prasīt par tām emocijām, ir teiksim, es sākumā minēju, ka mēs biežāk runājam par tām negatīvajām emocijām, ka tās tur sliktas un bla bla, kaut gan mēs esam arī runājuši šajos podkastos, ka tā nebūtu nav, jo katra emocija ir sava tā loma, bet vai ir kaut kādas emocijas, kurām tomēr kuru intensitāte ir sliktāka nekā citu, ja tā var teikt. Piemēram, minējam, ka ir gadījumi, kad prieks, ritīgi intensīvs prieks, ir pat varbūt ok, ja ir vai tu laime vai kaut kāds. Vai, piemēram, ir kaut kādi gadījumi, kad arī tādas ritīgi intensīvas dusmas var būt labas? Ja vajag aizstāvēties un kaut kāds uzbrūk, es domāju, dusmas ir ļoti labas, viņas dod spēku. Ja viņas pareizi strādā, jo dusmas var palīdzēt, piemēram, bailes var būt mazāk, bet dusmas var palīdzēt aiziet, piemēram, no vardarbīgām attiecībām. Aiziet no vardarbīgām attiecībām, bet ja dusmas funkcionē pareizi, tad pat viņas neizpaužot agresīvi, mierīgi runājot, viņas strādā ļoti labi.
Ja, un ja dusmas ir gatavībā reaģēt, un mēs jūtam no viņām spēku, tad tas ir arī jau līdzeklis, ka mums neuzbruks. Ja, jo tās dusmas labāk strādā, jo mēs pašapzinīgāki, jo mierīgākā veidā mēs novēršam kaut kādus uzbrukumus. Tad tas nozīmē, ka pat ja es jūtos reizēm, ja es jūtos pat izsmelt pēc dusmošanās, ja es šīs dusmošanās rezultātā pieņemu tos pareizos lēmumus tā kā ilgtermiņā, Jā. tad arī šajā gadījumā laiku pa laikam tā kārtīgi izdusmoties arī būtu ok. Jā, ka tur var būt, ka šajā piemērā, ko tu mini, viens varbūt no iemesliem, ka varbūt tās dusmas nestrādā laicīgi, jā, vai tu kaut ko sakrāji. Es nedomāju par mani konkrēti, es domāju vispārīgi par to, vai ir kaut kādas situācijas, ka dusmas, piemēram, ka reizēm, teiksim, cilvēks jūtās dusmas, un varbūt viņš pat viņām ļauj eskalēties, jo viņš apzinās, teiksim, ka tā dusmu eskalācija viņam palīdzēs izkļūt no tās situācijas, kas viņu pašā sākumā ir, sadusmojis. Jo, ja viņš nav pietiekami dusmīgs, viņš nav gatavs rīcībai, tā var būt. Jā, piemēram, tā pati situācija, ja partneris izturās vardarbīgi, un atkārtoti, un šim mūsu varonim, kas cieš un ir upura lomā, ir grūti aiziet, tad atkal notiek kaut kāds uzbrukums, un cilvēks šīs dusmas tur, varbūt pat eskalē, dusmojas, un tad cilvēks saka, labi, ka viņš tā izdarīja, jo man ir tiešām pamats tagad aiziet, vai risināt, vai kaut ko mainīt. Tad šim cilvēkam tās dusmu, tā eskalācija palīdz tikt izkļūt no tā purva. Bet te vienalga šajā gadījumā iepriekš tās dusmas nav strādājušas. Jā, tas jau loģiski, jo mēs nevaram sagaidīt, ka mēs, protams, tiecamies uz to, lai mēs visi būtu brīnišķīgi, mūsu emocijas brīnišķīgi strādātu, un mēs nekad nepārteiktos, nekļūdītos un tā kā nepārreaģētu kaut kādās situācijās vai reaģētu pareizi, bet loģiski tā nekad nenotiks. Jā, vēl, piemēram, kad var būt labi emociju eskalācija, piemēram, ja cilvēks ir bailīgs, tad viņam sevi tā kā jāsakacina, jāsadusmina. Un, ja, piemēram, karatē sacensības, un treniņos tas sportists uzvar, bet sacensībās nobīstās. Tad treneris viņu tā kā mēģina sadusmināt, vai iedomājies tur ienaidnieku, vai kaut kādu slikto cilvēku, un ka tu viņam sadot. Tātad, bet te arī sākumā dusmas nestrādā, un bailes ir pārmērīgas. Un tad sanāk ar dusmu palielināšanu izdodas samazināt bailes. Ja, tagad, kamēr tu runāji, es arī klausoties, mēģināju saprast, kā es to saprotu, tas, ko mēs tagad vispār runājam, ka būtībā tā emociju eskalācija, tāda rītīga hiperemocija ir ok tikai situācijās, kad emocija atbilst situācijai. Kad kaut kas ir rītīgi labs notiek, ir ok, ka mēs esam ritīgi priecīgi. Ja notiek kaut kas ritīgi traks, kur mums ir jāslēpjas, jābēg un tā, tad ir ļoti labi, ka mums tās bailes tik ļoti strādā, ka mēs spējam palīdz zem galda un tur stundu nekustīgi nogulēt. Gandrīz tā neelpojot un tā kā pilnīgi paralizēt no bailēm, jo mūs neatradīs tajā brīdī. Vai dusmas, piemēram, tajā brīdī, teiksim, varbūt ok, nav tur labi visu laiku dusmoties un tā, bet tajā brīdī, kad mums kāds tiešām dara pāri un mēs sajūtam šo netaisnību, un tā netaisnība ir liela, un mēs varam sevi aizstāvēt, tad arī tā dusmu eskalācija ir ok. Tas nekas, ja mēs pēc šīs situācijas jūtamies pārguruši, jo mēs esam pārguruši ne tikai no tām dusmām, bet no tās pašas situācijas. Tātad kaut kādās īpašās situācijās šīs hiperemocijas var būt glābjošas. Tā kā tu minēji,
sastingums no bailēm, ja tur terorists staigā apkārt, ir ok. Jā, bet tas šīs dienas vēstījums, ka kopumā ikdienā tam tiekties uz to, ka emocijas ir tādā mazā devā, tādā normālā, un ka tie lēcieni būs kaut kādās hipersituācijās atbilstīgi, kāzas, vai tiešām kaut kāda draudīgā situācija. Bērēs var raudāt, tiešām skumt. Jā, bērēs raudāt skumt, bet nesēdēt tajās skumjās visu dzīvi, vai netiekties pēc tā prieka, tā kā kāzās atkal visu laiku. Jā, mums ir jāatrod tas balans starp dzīvi un emocijām, jo pretējā gadījumā mēs panāksim šīs konkrētās situācijas efektu, jo pēc kāzām arī viss ir pārguruši. Mēs dabūsim šo kāzu nogurumu bez šī kāzu reālā prieka. Un tas pats mēs dabūsim dusmu nogurumu bez kaut kāda risinājuma. Pat varbūt mums tās problēmas nav ko risināt, mēs vienkārši būsim pārguruši. Ja tas iestrēgst, tajos pīķos, tad ir slikti. Vai arī, ja cilvēks domā, ka jābūt tām hiperemocijām, tā kā daudziem ir, viņi šķirās, jo pazūd tā labā sajūta, kas ir sākumā. Tie tauriņi vēderā pazūd un šķirās bezgalīgi. Tāda dzīšanās pēc tās hiperemocijas, kura jau ir slikta lamatas. Un arī hiperemocija no darba, arī lamata. Kā mums rodas tā vēlme pēc hiperemocijām? Jo es tieši gribēju tev jautāt par to, bet varbūt, ka ir vērts. Tad mēs nodzīvojam dzīvi, saprotot, ka mēs esam ritīgi mīlējuši, mēs esam tiešām ļoti cietuši, mēs esam izbaudījuši visas tās emociju gammas. Kāpēc mums rodas šī vēlme pēc tām pārspīlētām emocijām? Viena no atbildēm ir, ka smadzenēm tas ļoti patīk. Mums tas ļoti patīk. Un varbūt tāds viens no sliktākajiem piemēriem ir narkotikas. Cilvēks varbūt vienreiz dabūja to narkotiku, viņš dabūja to super laimi, un viņš vairs nevar no tā atkopties, viņš vairs nevar no tā iziet. Tāpēc tas ir ļoti bīstami, bet mums tas patīk. Tāpēc mums sevi visu laiku jāpieskata. Bet prātam, ja viņš ir nepārvaldīts, nepieskatīts, viņš visu laiku iet galējībās. Vai tajā dramatizācijā, hipernelaimē vai hiperlaimē. Un tāpēc mums visu laiku sevi jātur grožos, bet atalgojums ir, ka kopumā mēs būsim laimīgāki. Nevis, ka tās emocijas mūs saplosa, iztukšo, nogalina. Bet ko darīt, ja mēs esam no tiem cilvēkiem, kas bērnībā ir visu laiku skatījušies kaut kādas seriāls vai action filmas, kurās viss notiek, tā kā wow, vienkārši, kas ir tik intensīvs, ka, un mēs gribam dzīvi arī šādu. Kas ir tas, ko var darīt? Mācīties, pieradināties pie tādas normālas, mierīgas, labas dzīves, un ka tā ir tikai filma, ka tā ir tikai filmās, ka dzīvē tas nav iespējams, un arī bērnu vecākiem tad palīdzēt pieņemt dzīvi, kāda viņa ir, un pašiem mācēt to baudīt, tādā normālā, mierīgā daudzumā, nedzīties pēc hiperlaimes un nekrist tādā hipernelaimē. Bet kā to izdarīt? Ir kaut kādi praktiski ieteikumi, kas to var palīdzēt? Vai tur ir, tur apzinātība, sports, meditācijas vai tikai terapija? Vai vispār kaut kas, ko es nenosaucu, ko es vispār nevaru iedomāties? Vai ir kaut kādas praktiskas lietas, ko mēs varam darīt? Vai katru dienu, mācīties priecāties par labajām lietām? Atrast 3 mazas lietas, par ko priecāties, 3 mazas lietas, kas nav bijušas ok.
mācīt sev domāt konstruktīvi. Kādas ir tās praktiskās lietas, ko cilvēks var darīt, ja viņš attopas, bet tā kā es visu laiku dzīvoju tajos amerikāņu kalniņos? Jā, tā tad to noķert. Jā, tā kā tu minēji, piemēram, ir tā dusma 2 dienas, pēc tam ir izsīkums. Jā, tā tad noķeru, pamanīju, mācos nekāpt tai dusmai. Jā, man, piemēram, ir, kad es tieku sastrēgumā, jā, tad automātiskā reakcija ir dusmas, kāpēc es te braucu, un tā dusma mēģina eskalēties. Un tad es atjēdzos, jā, un mācos pēc iespējas ātrāk, stop, jā, kā tev tagad labi justies, jā, paklausies kaut kādu podcastu, ieslēdz, jā, vai neļauj tām dusmām sevi tagad notērēt tavu enerģiju. Ja, tātad katrā situācijā mēs mācāmies, tā kā noķeram, ja, to hiperemociju un mācāmies būt tādi apmierināti ar to, kas ir. Ja, vai, piemēram, man ir fantāzija, gribu būt tur fiziski stiprāks, veselāks, tā kā 30 gados, jā, un sāku, kā tas būtu, jā, kā es to darīju, un varbūt es varēšu tā, jā, un tas atkal aiziet tā emocija, fantāzija, stop, pieņem sevi tagad, mēģini priecājies, jā, ka tu vari tik un tik nostaigāt, jā, tik un tik darbiņu izdarīt. Jā, bet katram cilvēkam pēc situācijas, un te arī nebūs tādas vienas receptes, jo parasti sanāk tā, ka piemēram, vainas sajūta ir pa lielu, tad dusmas ir nobloķētas. Jā. Vai, ja kauns ir par lielu, tad tāds prieks, lepnums par sevi ir nobloķēts. Jā, un ar katru šo emociju būtu jāsaprot, kas ar mani notiek, jā, ko es tagad sajūtu, un vai tagad šī emocija nav jau tā hiperemocija, kas man kaitēs, un tad es mācos viņu kaut kā piebremzēt. Jā, bet kaut kādai varbūt emocija tiešām ļaut, ka viņai ir, jā, sajust viņu. Jā, tie, kas, piemēram, nejūt empātiju, mēģināt sajust, jā, un varbūt, ka var sajust vainas sajūtu, un tas palīdzēs tad nekāpt citiem uz galvas. Bet visbīstamākā emocija ir prieks. Ja? Nē, es domāju, nav nevienas visbīstamākās, jā, vai vislabākās, vai vissliktākās. Es domāju, tādā ziņā, ka mēs runājam par izdegšanu un arī par tādām lietām, ka prieks ir tāds, ko mēs varam nepamanīt. Jo mēs esam dusmīgi, mēs ātrāk kļūstam izsmelti un kaut ko darām. Bet ar prieku tādā ziņā viņš ir tāds mānīgs, tāds trikī. Jā, kad cilvēks ir hipomānijā vai mānijā, jā, kad tas jau psihiatrs uzliktu diagnozi, viņš iet uz kazino, jā, viņš atnes visu naudu, kas viņam ir, jo viņš iedomājas, ka viņš vinnēs. Jā, viņš pazaudē to naudu un vēl pazaudē māju. Jā, un vēl parādus uztaisa. Jā, tātad, bet to nevar nosaukt par tādu prieku. Jā, tas jau tāds. Bet es domāju tieši, ko minēju par to darbu un izdegšanu, ka cilvēki ir priecīgi par savu darbu vai piemēram, ļoti priecīgi. Jo tas tiek tā kā kultivēts. Mēs esam arī par to runājuši, ka ir tās pozitīvās emocijas. Mēs tieši par hiperprieku arī kaut kādā runājām, kuras tiek uzskatīts, ok, jums vajag tā justies, un kuras tagad arī dažādi tur life coachi un speciālisti māca, kā būt laimīgiem un tā. Un ka tur tiek likts tieši akcents uz to, kā justies pēc iespējas priecīgākam. Un arī ikdienā mēs par to runājam. Skumjas prom, bēdas prom un teiksim, atrod, dari to, ko tu mīli. Tā kā, tieši, es domāju, tādā kaut kādā darba vidē, teiksim, tiekšanās darīt savu sapņu darbu, kļūt par uzņēmēju, pats savu laiku noteicēju, kur būtībā tu nosaki savu dienas kārtību, bet beigās jau tas tik ļoti patīk, ka tev dienas kārtība ir 24/7 strādāt.
Jā, ka tu tagad to, ko demonstrēji, tā kā tāda reklāma, jā, dariet to, būsiet laimīgāki, aizvien labāk ies. Jā, kad tas, mēs varam ņemt, piemēram, alkoholu, jā, iedzeram drusciņu, atslābinamies, dzeram vēl vairāk, piedzeramies, jau kaut ko sadaram. Jā, un tā ir ar šīm baudas, prieka emocijām, bet visas reklāmas uz to strādā, jā, viņi, kad es klausos reklāmas, man liekas, ka tie cilvēki tā kā tādi pamuļķīši un mēģina ievilkt citus tādā kaut kādā muļķībā, jā, nopirksi to un būs laime, vai izdarīsi to un būs laime, jā, un aiziesi pie kauča tur vienu reizi un visu sakārtos, jā. Tas tiešām strādā uz šo tādu eiforijas kultivēšanu, kas būtībā ir tāds apreibums, jā, cilvēks kļūst tā kā apdzēries, tāds neadekvāts, jā, un tas tiešām ir bīstami, jo par to maz runā, jā, ka nemāca skolā no tā uzmanīties, un šie panākumi, tie hiperprieki, viņi tiek ļoti, ļoti reklamēti. Jā, skaidrs. Es domāju, vai vēl ir kaut kas tāds, ko man tev pajautāt, jo man šķiet, ka mēs diezgan skaidri izrunājam. Tas galvenais vēstījums, vismaz tas, ko es uztvēru no mūsu sarunas, ir tieši tas, ko minēju par to, ka emocijas ir labas, mums emocijas ir jājūt, bet ir ļoti svarīgi, lai šīs emocijas atbilst realitātei. Jo skaidrs, teiksim, ka jauna tur mašīna, īpaši mēs viņu nevaram atļauties, mūs laimīgs nepadarīs. Tad šis prieks par šo mašīnu, viņš būs īslaicīgs un viņš neatbilst realitātei. Jā, kā mēģināt to prieku sadalīt uz gadiem. Jā, priecāties, izbaudīt to mašīnu gadiem un neeiforizēties. Un iepriekš neeiforizēties, ka būs man tur super kruta mašīna un būs super labi. Jā, tātad mēģināt šo, lai šī emocija baro katru dienu, ja, nenotērēt. Ja, tātad pieskatīt sevi un nedzīties pēc šīm hiperemocijām, ja, bet galvenais, ka ilgtermiņā mēs jūtamies gana labi, ja, pietiekami labi. Jā, bet notikumos, kur mums ir nepieciešams šīs hiperemocijas, arī viņām ļauties, vai kur viņas pašas rodas. Jā, lai strādā. Lai strādā, jā. Skaidrs, labi, paldies, Andri. Jā, paldies. Paldies, klausītāji, un visu labu. Tā.